Ir tāda arī laba, interesanta Dakāras diena, kur tā orientācija ir uz sportu, nevis uz tehnikas izdzīvošanu, jeb neizdzīvošanu, vai arī vēl sliktākāk viņas salaušanu. Šodien vispār ļoti laba, sakarīga diena. Kāpas bija ļoti liels gabals, bet, nemaldījāmies diezgan veiksmīgi, vispār laba diena. Vajadzētu būt ciešamam rezultātam, varbūt pat labam. Translāciju piedāvā Latvijas televīzija. Un Nissan oficiālais pārstāvis Norde. Okārti piedāvā muzikālo šovu Cīņas klubs. Visu paudžu sieviešu mīluļi Andris Ērglis un Igo apvienojušies duetā pret skatuves huligāniem grupu Zeskārs. Un Zeskārs fani, nenododiet savus ideālus, skatieties mūs un balsojiet par mums sestdien. Labākie mūziķi ar skaistā. Dakāras rallija-reids ir ieradies Čīlē un skatītāji šeit ir tikpat daudz, kā iepriekš redzējām Argentīnā. Un ko tad viņi šeit gaida? Protams, ka viņi gaida savu nacionālo varoni Francisco Lopesu, kurš izcīnīja uzvaru šīs dienas ātruma posmā motociklu ieskaitē. Un sacensību kopvērtējumā Francisco Lopes ir pakāpies uz pirmo desmitnieku, pareizāk sakot, uz 10. vietu. Lopesam šodien patiešām izdevās lieliski atgriešanās mājās, jo viņš apsteidza pasaules labākos motobraucējus, tā izskaitā arī kopvērtējumu līderi Marku Komu. Marks Koma Lopesam šodien zaudēja gandrīz vai 4 minūtes. Un, lai gan Marks Koms šodien finišēja tikai otrais, viņš ir stabils līderis kopvērtējumā un savu tuvāko sekotāju Jonasu Strītu no Amerikas Savienotajām valstīm apsteidz pār 51 minūtu un 22 sekundēm. Trešais šīs dienas ātruma posmā finišēja Cyrils Deprē, sacensību kopvērtējumā Deprē ieņem 6. pozīciju. Ļoti lielisku rezultātu šodien uzrādīja arī Einārs Vinters no JV Mototīma Rīga komandas. Un uzvarētājiem Lopesam Einārs šodien ātruma posmā zaudēja 30 minūtes un 10 sekundes kopvērtējumā. Einārs ir pakāpies uz 15. vietu, tātad par 1 pozīciju augstāk. Iepriekš redzējām, kā ar šiem dubļiem cīnās vieglo automašīnu ekipāžu, tagad pienākusi kārta motociklu braucējiem, un šāds dubļs, protams, nav viegli izbraukt ar 200 kg smagu KTM motociklu, kāds ir arī Eināra Vintera rīcībā. Bet šobrīd jau mūsu ekrānos ir Davids Freteņē, praktiski vienīgais no pirmā desmitnieka, kas brauc ar Yamaha, nevis kā vispārējie KTM motocikliem. Yamahas motocikls ir nedaudz vieglāks, tā kubatūra ir 430 kubikcentimetri. Un Freteņē šī dienas ātruma posmā uzrādīja 4. ātrāko rezultātu, bet kopvērtējumā Freteņē ir 3. vietā un tikai par aptuveni minūti atpaliek no 2. vietas īpašnieka Jonasa Strīta. Piektā vieta šīs dienas ātruma posmā Davidam Kasto no Francijas. Un arī kopvērtējumā Davids Kasto ir 1. desmitniekā, viņam 9. pozīcija. Bet 8. vietā kopvērtējumā ir Frans Verhofens. Un papētot tuvāk rezultātu kopvērtējuma tabula, 4. līdz 10. vieta kopvērtējumā atrodas patiešām ļoti cieši līdzās. Pals Anders Ulvalsters šīs dienas ātruma posmā uzrādīja 7. ātrāko rezultātu, bet kopvērtējumā Ulvalsters ir
krietni augstāk 4. pozīcijā. Bet šodien jūsu ekrānos Jonas Strīts, 2. vietas īpašnieks kopvērtējumā. Šodien ātrumposmā viņš zaudēja apmēram 15 minūtes, saglabāja 2. pozīciju. Taču viņam bīstami tuvu, kā jau iepriekš minēja, ir pietuvojies Davids Fretiņie. Savu pirmo uzvaru Dakāras sacensībās šodien izcīnīja Francesco Lopes no Čīles, bet Einārs Vinters uzrādīja 17. labāko rezultātu. Kopvērtējumā līderpozīciju saglabā Marks Koma, 2. vietā Jonas Strīts, kurš tikai par nepilnu minūti apsteidz Davidu Fretiņie. Al principio agarré un ritmo muy rápido. Francesco Lopes stāsta, ka ātrumposma sākumā viņš bija uzņēmis labu ritmu, ātrumposms bija ļoti tehnisks un sarežģīts, taču tāpat laikā arī ļoti ātrs. Vēlāk gan dubļos viņš ir mēģinājis nedaudz mazināt tempu, taču ir ļoti priecīgs par izcīnīto uzvaru. Una especial muy divertida al inicio, con arena. Marks Komas, šis bija sarežģīts ātrumposms, sākumā ļoti ātrs, bet pēc tam sākās dubļi. Con la entrada en los shots había mucha agua y con la moto de rally en el Un braukt dubļos bija patiešām ļoti sarežģīti, taču šis bija ļoti svarīgs ātrumposms pirms rītdienas atpūtas dienas. Y bueno, una buena etapa, lo importante estábamos en el día de descanso. Un principā pēc atpūtas rallijs sāksies no jauna, jo priekšā mums būs Atakamas tūkstnesis, par kuru mēs neko nezinām, un tur būs vieglāk ko zaudēt nekā ko iegūt. Será una carrera completamente distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Iepazīstieties, šīs dienas ātrumposma uzvarētājs Francesco Lopes jeb Chileko. Tā viņu ir iesaucis tēvs, un viņš šo vārdu ir aizguvis no vecmāmas, kas viņu tēvu tā ir saukusi. Rallija sacensībās Chileko nopietni brauc 7 gadus, un sacensībām viņu ir piesaistījis cits čīliešu braucējs Carlo de Guardo, kur viņš ļoti labi pazīst un kurš viņu ir nepārtraukti motivējis turpināt sacensības. Un es domāju, ka es nepārspīlēšu, ja es apgalvošu, ka Francesco Chileko, jeb Francesco Lopes, ir kļuvis par šī gada Dakāras rallija zvaigzni savā dzimtenē Čīlē pilnīgi noteikti. Šobrīd Francesco Lopes ieņem vietu pirmajā braucēju desmitniekā, un viņš atzīst, ka tas ir ļoti svarīgi, ka Dakāras sacensības ir nonākušas līdz Dienvidamerikai.